Zivs attēlu uz ēkām naktīs, nedabiskas politiķu sejas izteiksmes un arī pārpilnības sološi buldozeri. Kā vērtēt šā gada partiju reklāmas? Šorīt sarunā ar reklāma ekspertu Mārtiņu Ķiebildu. Labrīt. Labrīt. Pusotru nedēļu līdz vēlēšanām jau ir iespējams iepazīties ar ļoti daudzām partiju reklāmām. Kā tās šogad vērtēt? Vērtēt var divējādi. Viens jau var vērtēt no tās čaulas viedokļa, no tā efekta, ko viņas atstāja uz mums, un otrs ir, kas zem tās čauliņas. Ir no tā ziņas saturs viedokļa, ka tai ziņā it kā šķietam efektīvā un skaidrā iedziļinās. Un no tā pirmā, no tā čaulas viedokļa, es teiktu, spēcīgākās, neapšaubām Šlesers, patiešām arī Tēvzemieši. Viens, ka tur ir liela nauda, bet ne tikai. Jo pa lielu naudu vienkārši lielu mēslu arī uz sienām nevar smērēt. Bet patiešām ļoti skaidra ziņa, estētiski, kvalitatīvi, efektīvi iepakot un arī pasniegt par lielu naudu, tas strādā. Multiplikācijas filma, kur politiķi uzbruk citam ar nāzi, vai tas ir efektīvi strādā? Nē, redz, te jau mēs aizējām uz to otro, kas zem tās čaulītes, ja mēs iedziļinamies tajā ziņā, un no efektivitātes viedokļa Tēvzemiešu multenē cepurnost. Strādā, visi pamana, visi par to runā, tā skaitā mēs šorīt. Bet, ja jau, Tēvzemiešiem, es tā domāju, tik ļoti sāp tas, kā latviešu partijas ķildojās, kaujās un tādējādi zaudē Krievu partijām, tad jautājums, vai šī reklāma tās ķildes mazina, vai patiesībā šī reklāma ir vēl spēcīgāks blieziens pa purnu tām pašām latviešu partijām, un varbūt, es domāju, nacionālo interešu vārdā būtu bijis feināk, ja Tēvzemieši tajā kautiņā ielikt arī sevi, es nezinu, tur Birku vai Baķku, un klipu beigtu nevis ar sakāvu, bet ar draudzību, kad govs ies par Rubikam pa seju, iešauja rasti Ždanokai, un visi kopīgi slauc pienu, visiem pietiek, bet tad atnāk maizītes un varbūt palūdz tur Lembergam un Šķēlem, paiet no sielas. Un kā, piemēram, ar šo lāzeru projekciju uz mediju sienas, kur tik projicētas zivs? Nē, tas ir tāds, protams, tas ir savā ziņā huligānisms, bet huligānisms, kas man patīk, un, redz, ne jau velti, un es te atkal nesaprotu bišķiņ Tēvzemiešu sašutumu, ne jau velti, pat, reklāmas industrijā vesela nozara, kas tā arī saucās huligānu marketings. Jo Tēvzemieši to nodēvēja klāj par huligānismu. Es viņu vietā patiesībā būtu, pateicīgs zaļajiem zemniekiem, ka viņi ir izvēlējušies par savas projekcijas, sienu viņu grūti pamanāmo plakātu, nevis, piemēram, blakus ēka ar Svetbankas logotipu vai zemkopības ministriju pāri upē. No tā politiskās cīņas viedokļa es patiesībā šo it kā šķietamo reklāmu kautiņu salīdzināt ar pilnīgi normālu, divu politiķu dueli, kaut vai tepat jūsu studijā, kad viens vienā pusē saka, tas kungs man pāri pretī meloja, otrs saka, nē, tu pats cūka, te ir tieši tas pats, turklāt, kas arī savā ziņā pat simpātiski, kad, zemnieki ne jau atspēko vai, nomēl no Tēvzemiešus vai to, ko Tēvzemieši tur uz tās sienas ir uzlikuši, bet runā kaut ko pilnīgi citu, tā kā feini. Un kā Aināra Šlesera agresīvā kampaņa? Pa Šleseru, es saku atkal no tāda komunikācija viedokļa, tur viss ir kārtībā, cepur nost, ļoti liela nauda, bet arī ļoti, liels profesionāls darbs, kas ir ieguldīts. Bet, tagad, kas pēdējie nāk klajā, atkal viss tās ziņas par to, ka tēriņi iespējams ir, vai jau pavisam noteikti jau ir pārtērēti. Es absolūti nebrīnītos, ja tas tā būtu, un te faktiski, te vairs nav pat jāga analizēt to kampaņu, bet te vairāk jārunā par kārtējiem likuma caurumiem, kas vienkārši ir fenomenāli. Es nespēju iedomāties, kad jau kurās vēlēšanās pēc kārtas. Nedēļu pirms vēlēšanām mēs atkal visi sajūtam slapjumu biksēs, mēs esam iesēdušies peļķē, jo kārtējo reizi ir atklāts kaut kādas likuma nepilnības, kas ļauj vienkārši politiķiem mums taisīt uz galvas. Un iedomājieties, ka taču tie paši politiķi, kuri šobrīd to dara, viņi šos likumus ir pieņēmuši. Pēc tam ar taisnības putām uz lūpām ir šos likumus grozījuši. Un es nezinu, tur ir jābūt vai nu debīlam, vai arī ļoti rafinētam, lai joprojām pieļaut tādas caurumus, kā, piemēram, tagad, Šlesera patiešām, viens no lielākajiem pirmsvēlēšanu pasākumiem, kā viņi paši savās reklāmās saka, Arēna Rīgas šovs, netiek iekļauts iekšā partiju tēriņos, ko limitē likums. Man tas tiešām liekas jocīgi. Un tomēr mēs varam secināt, ka
liela daļa sabiedrības joprojām izvēlas, par ko balsot pēc reklāmas, nevis pēc partiju programmām vai līdzinājiem darbiem. Jā, diemžēl. Jā, jo es faktiski teiktu, ka arī, nu, teiksim, tāpat Šlesera stendzinieku kampaņa ir jau kuro faktiski gadu pēc kārtas, lai gan arī šogad viņi pēc būtības no ziņu viedokļa turpina iepriekšējo vēlēšanu kampaņas, ja, jo Šlesers joprojām ir buldozers, bet šīs kampaņas pierāda, kad liela nauda strādā. Ja, un īpaši žēl tas ir tas, nu, ka šo te, zinu, stendzinieks Cepurnost, es viņu uzskatu patiešām par spožāko Latvijas reklāmistu, ja, un viņam pašam, viņa karjeras pirmsākumos pieder tēze, ja, kad tā sauktā reklāmas mērķa auditorija, ka tas nav, zinu, tāds vidēji aritmētiskais, ja, ar lineāli izmēramais un ar svariem nosvaramais aunu bars, ja, bet tieši ar pirmās partijas kampaņām, ja, tas pats Stendži, ja, viss uzskatāmāk un ļoti cīniski pierāda to, ka ar lielu naudu un par lielu naudu, ja, nu, tautu var dresēt tā kā aunus. Jūs pat kas ir tas, kas, piemēram, šodien var vislabāk uz cilvēkiem nostrādāt? Tā ir asprātība vai tā ir agresija, tas ir cinisms, humors, labi vārdi, teksti dažādi populistiski? Skaidra ziņa, kura tiek atkārtota nemitīgi, tātad par lielu naudu. Vai šī ziņa ir pamatota, vai šai ziņai vispār ir kaut kāda jēga un saturs, tam nav nozīmes, patiešām. Tam nav nozīmes. Paldies jums par sarunu. Paldies, veiksmīgi. Paldies. No studijā reklāma eksperts Mārtiņš Ķibilds. Mēs turpinām 900 sekundžu ziņas ar citiem jaunumiem šajā rītā.